Mākslīgā intelekta laikmatā, kad mākslīgais intelekts var izdarīt visu tavā vietā, mācīties matemātiku var šķist bezjēdzīgi. Ļauj man pierādīt, ka tu kļūdies. Noskaties šo video, lai uzzinātu patieso iemeslu, kāpēc tieši tagad mākslīgā intelekta laikmatā ir tieši vēl jo svarīgāk kā jebkad zināt matemātiku un labākos veidus, kā likt mākslīgajam intelektam palīdzēt tev mācībās. Es, Marnas Kazakevičs, noliku matemātikas eksāmenus 100%, ieguvu 2. vietu matemātikas valsts olimpiādē un 1. vietu zinātniskā pētniecisko darbu konferencē. Un tagad mans mērķis ir paskaidrot sarežģīto matemātiku jauniešiem saprotamā valodā. Nākamajās pāris minūtēs tev pastāstīšu 3 galvenos iemeslus, kāpēc tev vajadzētu mācīties matemātiku, pat ja mākslīgais intelekts daudz ko var izdarīt tavā vietā. Un pēc tam es pastāstīšu 1 vietu, kur nekādā gadījumā nevajag izmantot mākslīgo intelektu, un 3 vietas, kur noteikti to vajadzētu izmantot mācību procesā. Pirmais iemesls, kāpēc mācīties matemātiku, ir, lai izprastu mākslīgo intelektu un apgūtu tehnoloģijas, jo kā nekā matemātika un algoritmi ir pamats mākslīgajam intelektam, un tādi jēdzieni kā lineārā algebra, varbūtība un statistika ir tas slepenais kods, kas ir iekšā tajos modeļos, un ir tas veids, kā datori mācās, pieņem lēmumus un atpazīst modeļus. Lineārā algebra, kas ir visi algebriskie pārveidojumi, lineārās funkcijas, regresijas, statistika, ir tas, kā dators pārvērš attēlus un video uz vārdiem, ko saprot mākslīgais intelekts. Bez vektoriem un matricām datori nevarētu orientēties digitālajā pasaulē. Un turklāt, ja jūs esat papētījuši, kā strādā mākslīgā intelekta modeļi, tad jūs zinat, ka tie ir vienkārši varbūtības un statistikas kalkulatori. Kāpēc saku, ka tas ir varbūtības un statistikas kalkulators? Tāpēc, ka mākslīgais intelekts nevis ir balstīts uz loģiku, kāds loģiski ir tālākais vārds, bet viņš ir balstīts uz varbūtību. Kāda ir lielākā varbūtība, ka būs nākamais vārds, balstoties uz to lielo datu apjomu, kas atrodams internetā? Otrais iemesls ir tāds, ka matemātika nav tikai par skaitļošanu. Tā ir arī par kritisko domāšanu un problēmu risināšanu. Jo galu galā, kā es teicu, mākslīgais intelekts ir mašīna, kas paredz visticamākos vārdus, kas būs tālāk, nevis tās, kas loģiski ir nākamais. Un vienkārši tā ir sanācis, ka ir pietiekami daudz loģisku datu internetā, ka viņš trāpa pareizi. Un, lai gan mākslīgais intelekts spēj atrisināt problēmas un uzdevumus ļoti ātri, joprojām pieņem muļķīgas kļūdas vai arī pilnīgi absolūti var trāpīt garām. Bet, mācoties matemātiku, tu iemācies domāt soli pa solim un pārbaudīt savu darbu ar stingru loģiku. Tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts tev raksta, tu vienkārši tam netici akli. Tev būs prasmes to analizēt, atrast kļūdas un apstrīdēt mākslīgo intelektu, ja tas nav pareizs, un ievirzīt to pareizajā virzienā. Iedomājies mākslīgo intelektu kā zirgu. Tad, kad tu viņu palaidīsi garām, viņš kļūs vienkārši mežonīgs, viņš pat varbūt būt bīstams. Bet, ja tu to pareizi pieredzinās un satrenēsi, tad tas var kalpot kā spēcīgs instruments. Tieši tāpat ir ar mākslīgo intelektu. Un trešais, labākajiem būs viss. Tā kā mākslīgais intelekts aizstāja arvien vairāk darba vietu, darba spēkā paliek tikai labākie speciālisti savā jomā. Tagad viens supergudrs speciālists ar pāris mākslīgā intelekta robotiem var paveikt vairāk nekā 10, 20 un 30 cilvēku darbu. Tāpēc tagad vairāk kā jebkad ir svarīgi kļūt par labāko sevis versiju un iemācīties izmantot mākslīgo intelektu, lai maksimāli palielinātu savu produktivitāti. Tas būs tavs vienīgais drošības pilvens pret darba zaudēšanu. Kā Vorens Buffets teica, zināšanas un prasmes ir vienīgā lieta, ko neviens nevar atņemt, un valdība tam nevar uzlikt nodokli. Pirms mēs ķeramies pie tā, ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt ar mākslīgo intelektu, ja tev šis video šķita noderīgs, tad uzspied subscribe pogu apakšā. Mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs, bet tas arī var kaitēt tavai nākotnē. Un šeit ir tas viens noteikums, kas jāievēro. Neļauj mākslīgajam intelektam aizvietot visas tavas domas. Ko tas nozīmē? Ja tu paņem un vienkārši nokopē savu matemātikas mājasdarbu no mākslīgā intelekta vai ļauj viņam uzrakstīt visu eseju, tad tu zod sev iespēju mācīties. Jā, šķiet viegli vienkārši tā kā to copy-paste iekšā un ļauj datoram paveikt darbu, bet tu nozod iespēju savām smadzenēm kļūt stiprākām. Iedomājies to šādi. Ja mākslīgais intelekts izdara visu tavā vietā, bet tad kāpēc, lai tevi uzņēmums ņemtu darbā? Un pie tam dators var strādāt nepārtraukti un ir daudz lētāk. Bet, ja tu izvēlies grūtāko ceļu, pretojies tai vēlmē vienkārši copy-paste mākslīgā intelektā un tā vietā izmanto savas smadzenes problēmu risināšanai, tu iegūsi neaizvietojamas prasmes, kas datoram vienkārši nav. Un tad cilvēki, kur izvēlās šo grūtāko ceļu, kļūst par super speciālistiem. Piemēram, pašlaik mēs laiku dzirdam, kā lielie uzņēmumi atlaiž programmētājus, jo mākslīgais intelekts var paveikt viņu darbu. Taču tie paši uzņēmumi,
piemēram, Google, Microsoft maksā milzīgas naudas summas, lai iegūtu labākos ekspertus programmēšanas jomā. Tos, kas matemātiku un prasmes apgūš grūtākajā ceļā. Bet tagad jautrākā daļa. 3 veidi, kā izmantot mākslīgo intelektu savās mācībās. Pirmais – ideju ģenerēšana. Ja tev ir kādreiz bijusi tāda situācija, kad vienkārši skaties uz tukšu baltu papīra lapu, gribot uzrakstīt, kaut kādu stāstu, vai uzzīmēt zīmējumu, šeit mākslīgais intelekts var būt ļoti labs noderīgs rīks, kā iedot to pirmo ideju, to pirmo grūdienu kaut kādā virzienā un pamodināt tavu radošo pusi. Tas ir instruments, kā pāriet tam pirmajam tam blokam un pēc tam pievienot visas savas detaļas un savu sirdi dvēseli iekšā, lai uztaisītu to pa kaut ko patiesi savu un unikālu. Otrais, skaidrojot lietas. Skolotāji un lektori ir ļoti aizņemti, un viņiem nevienmēr ir laiks apsēsties ar katru no skolēniem, kurš nesaprot kādu tēmu. Bet ar mākslīgo intelektu tu vari viņam vienkārši uzrakstīt: izliecies par manu skolotāju, un tagad tev palīdz, kas var strādāt ar tevi 24/7, tā kā būtībā privāts skolotājs. Un pats labākais, ka mākslīgais intelekts nekad nenogurst, nekad nedusmojas un ir gatavs skaidrot stundām un stundām ilgi, kamēr tu sapratīsi. Trešais ir treniņu uzdevumiem. Jo labākais veids, kā sagatavoties kontroldarbam, testam vai procentu darbam, ir atkal un atkal trenēties tos uzdevumus, kas būs kontroldarbā, līdz tu saproti un līdz tev tas liekas vienkārši. Bet problēma ir tāda, ka nevienmēr viegli ir atrast tos uzdevumus, vai arī viņi nav vienkārši pietiekami. Un šeit, izmantojot mākslīgo intelektu, tas var ļoti labi palīdzēt. Viņš var izdomāt bezgalīgi daudz uzdevumus par vienu to pašu tēmu, kas ļaus tev trenēties, līdz tu saproti. Tātad kopumā vēl joprojām ir svarīgi mācīties matemātiku, jo pirmais, lai saprastu mākslīgo intelektu un tehnoloģijas, otrais, apgūtu neaizstājamas prasmes, un trešais, kļūt par tādu speciālistu, par ko uzņēmumi cīnās. Un tad ir svarīgi neļaut mākslīgajam intelektam aizstāt tavu kritisko domāšanu, un visbeidzot, mākslīgais intelekts ir ideāls ideju ģenerēšanai, lietu skaidrošanai un treniņu uzdevumu veidošanā. Ja jūs šo te pierakstīsiet un darīsiet, jūs būsiet reāli labāki nekā 90% no jūsu konkurences.